Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā mēs varam atlikt uz vienības riņķa pagrieziena leņķus. Pirmkārt, mums jāsaprot, ka pagrieziena leņķi var būt izteikti vai nu grādos vai radiānos. Pēc tam es jums parādīšu kaut kad nākotnē, kā var pārveidot grādus radiānos un otrādāk. Bet tagad mēs pārsvarā ar jums strādāsim ar radiāniem. Radiāni tas ir pi dalīts ar 6, pi dalīts ar 4 un tad visas vērtības, kuras jūs tagad redzat. Tā, pirmais, kas jums jāatceras, ir tas, ka pagrieziena leņķus mēs zīmēsim vai meklēsim, balstoties uz sākuma punktu. Sākuma punkts būs piemēram šeit. Paņemšu melnu krāsu, tad reku šeit būs sākuma punkts. Tieši no šī punkta vai arī no x daļas, x asas daļas, tad paņemsim kaut kādu citu piemēram punktu, tad no šīs asas var tā teikt, mēs meklēsim sākuma punktu un veidosim pagrieziena leņķi. Tālāk, kas jums jāatceras, ir tas, ka, ja mēs ejam pretī pulksteņa virzienam, tad mums ir pozitīvie leņķi. Ja mēs ejam pulksteņa rādītāja virzienā, tad mums būs negatīvie leņķi. Jūs teiksiet, kā tas vispār izskatās? Diezgan viegli. Piemēram, man vajag atlikt pagrieziena leņķi pi dalīts ar 6. Es meklēju savu sākuma punktu un saprotu, ka vērtība ir pozitīva. Tad mēs iesim pretī pulksteņa radītāja virzienam. Tā, es ņemu punktu un eju augstāk, līdz sastopu punktu pi dalīts ar 6. Tad es pateikšu, ka šīs pagrieziena leņķis mums būs 30 grādu vērts. Vai arī pi dalīts ar 6. Tas viens un tas pats. Varu iezīmēt šo leņķi. Tālāk, piemēram, ja man vajag attēlot pagrieziena leņķi pi dalīts ar 3. Es meklēju sākuma punktu, piemēram, paņemšu šeit punktiņu, un eju pozitīva virzienā līdz atzīmei pi dalīts ar 3. Un reku, šīs leņķis man būs pozitīvs leņķis pi dalīts ar 3. Piemēram, man vajag attēlot negatīvo leņķi. Paņemsim mīnus pi dalīts ar 2. Pirmkārt, es saprotu, ja man būtu pozitīvs leņķis pi dalīts ar 2, es izietu šo ceturdaļu, jo šeit man ir pi dalīts ar 2, šeit ir pi, šeit 3 pi dalīts ar 2 un šeit 2 pi, jeb 360 grādi, pilns riņķis. Tad es saprotu, man vajadzētu iziet ceturto daļu no riņķa, bet tā kā man ir negatīvs virziens, es meklēju sākuma punktu un eju uz leju tieši par to pašu ceturtaļu. Rekur šeit. Un šis leņķis man attēlotos kā mīnus pi dalīts ar 2. Kādas problēmas var rasties? Problēmas būs tad, kad mums būs vairāk nekā viens riņķis. Tātad mēs saprotam, ka pagrieziena leņķiem var būt periods. Kāpēc? Jo es varu iziet cauri pilnai riņķa līnijai, un man vēl vajadzēs iziet kaut kādu daļu no riņķa. Tad man būs grādu vērtība lielāka nekā 360. Es saprotu, ka izejot pilnu riņķi, man vērtība atkārtosies. Tāpēc arī mums eksistē periods. Kā tas viss izskatīsies? Piemēram, es paņemšu 13 pi dalīts ar 6. Ko es saprotu? Ka man vajag atcerēties, liels skaitlis, tad laikam tur iekšā būs pilns riņķis. Tā kā radiānos pilns riņķis mums apzīmēs kā 2 pi, un saucējs man ir 6, tāpēc es saprotu, ka pilns riņķis būs 12 pi dalīts ar 6. 12 pi sestās. Tāpēc, tā kā man ir 13 pi sestās, man
pie tam vajag pieskaitīt pi dalīts ar 6, lai viens un tas pats būtu. Tātad es saprotu, ka šeit man ir pilns riņķis jeb 2pi. Es izeju cauri pilnēm riņķim un esmu atpakaļ uz tā paša sākuma punkta. Tāpēc es atmetīšu veselus riņķus, piemēram, šeit man ir tikai viens vesels riņķis, varbūt vairāk, un atstāšu tikai pi dalīts ar 6. Un sanāk, ka man vajadzēs atlikt to pašu leņķi pi dalīts ar 6. Aplūkosim negatīvu virzienu. Piemēram, man būs paņemsim mīnus 420 grādi. Mīnus 420 grādi. Atkal, vērtība lielāka nekā 360 grādi. Mūsu gadījumā negatīvs virziens dos mums mīnus 360 grādus. Līdz mīnus 420 nepietiek ar 60 grādiem. Tāpēc es rakstu mīnus 60 grādi, lai kopumā man sanāktu tie paši mīnus 420 grādi. Atkal zinu, ka, ja es eju pat negatīvajā virzienā, tik un tā izejot cauri pilnēm riņķim, man vērtības atkārtosies. Tāpēc es atmetīšu šos mīnus 360 grādus un iegūšu rezultātā mīnus 60 grādi. Sanāk, ka man vajag atlikt no sākuma vērtības mīnus 60 grādus. Mīnus 60 grādi būs šeit. Paldies par uzmanību! Visu labu!